Labdien visiem klātesošiem. Jā, nu jāsaka, šajās pēdējās nedēļās ļoti daudz viedokļu dzirdēt no dažādiem ekspertiem. Kāds runā par to, ka ir maz pieredze piedalīties ceļu satiksmē uz aplidojuša ceļa. Kāds runā, ka īsti nemākam noteikt, vai ceļš ir aplidojis un ir šis melnais ledus. Kāds runā vēl, teiksim, par infrastruktūras trūkumu. Protams, visi šie viedokļi ir vērā ņemami. Un es domāju, šeit no klātesošiem tieši, kas atbild par satiksmes drošību, katrs varētu nākt ar kādu savu priekšlikumu. Un skaidrs, ka drošība nav lēta. Drošībai, lai teiksim, šī situācija mainītos uz ceļiem, ir jāatrod risinājumi un finansējums. Un es domāju, ka, ja mēs apmēram zinām, ka viena cilvēka dzīvība valstī izmaksā apmēram 500 000 eiro, tad, ja mēs parēķinām pa pagājušo gadu, 2014. gadā, kad mums uz ceļiem gāja bojā 211 cilvēki, tad šis cipars ir 105 miljoni apmēram. Tā kā es domāju, ir vērts laikam aizdomāties un atrast kaut kādus laikam tomēr līdzekļus, lai šo situāciju uzlabotu, un šādas ārkārtas padomas sēdes mums būtu krietni mazāk, bet mēs vienkārši sanāktu un risinātu, teiksim, tekošos jautājumus, kā uzlabot. Ja runājam par pagājušo gadu, tad, protams, mēs redzam, ka atkal viss šīs līknes, diemžēl, iet uz augšu, un gan negadījumu skaits ir pieaudzis, gan cietušo ievainoto skaits, gan arī bojāgājušo. Neviens, protams, laikam sliktākajos sapņos neparedzēja, ka šāda situācija mums būs 14. gadā, un, diemžēl, jāsaka, ka mēs gandrīz jau esam atgriežušies 2010. gada situācijā, kad 10. gadā mums bojā gāja 218 cilvēki, tika zaudēts 218 cilvēku dzīvības. Tā kā skaidrs, ka šeit ir aktīvi visiem iesaistītiem dienestiem jāstrādā, lai šo skaitli krietni samazinātu. Tātad, bojāgājušo skaits ir pieaudzis par 17,3%. Pagājušajā gadā, diemžēl, negatīvi ir iezīmējusies viena tendence, proti mums ļoti dubultojies ir bojāgājušo skaits tieši pasažieru kategorijā, proti, ja mēs skatāmies uz šo atskaites periodu un salīdzinām ar 13. gadu, tas ir gandrīz divreiz vairāk gājuši bojā tieši pasažieri. Un lielā mērā tas ir saistīts, domāju, ar līdzcilvēku tādu vieglprātību, bezatbildību, proti, ja mēs paskatāmies tos traģiskākos negadījumus, Zaubas Taurupas ceļš, Asaru prospekts, Mangaļi, Rīgas, Tallinas apvidceļš, tad šajos 4 negadījumos kopā gāja 18 cilvēki. Tad tas ir ļoti liels skaitlis un, protams, arī, kā jūs minēju, šīs traģiskie notikumi, kā reiz ir šo situāciju krietni pasliktinājuši arī skaitļos. Protams, nevaru nerunāt par gājējiem. Diemžēl 1/3 no bojāgājušiem mums ir tieši gājēji, kas vēl joprojām nelieto šīs vestes, tad, kad tas ir nepieciešams. Protams, policija aktīvi strādā šajā virzienā un, protams, kopā ar Ceļu drošības direkciju rīko šīs kampaņas redzamas, taču mēs secinājām, ka šīm kampaņām, protams, ir tāds īstermiņa efekts, jo tajā brīdī, kad mēs aktīvi par to runājām, dalām vestes, ir šie rezultāti. To mēs arī redzam novembra mēnesī, kad bojāgājušo skaits tieši gājējiem samazinājās, taču kā šī aktīvā fāze mums beidzās, protams, situācija uzreiz atkal pasliktinās, jo informācija, varbūt ir mazāk. Tas gan nenozīmē, ka policija varbūt nestrādātu un nekontrolētu, bet tātad cilvēki, acīm redzot, tam uzreiz vairs tik liela uzmanība nepievērš. Protams, arī šie cēloņi attiecībā uz gājējiem, protams, nav tikai vestes nelietošana, atcerošu elementu, protams, tā ir brauktuves nepareiza šķērsošana un lielā mērā, protams, arī iespējams infrastruktūras trūkums. Analizējot šos negadījumus pa pagājušo gadu, tie ir 181 ceļu negadījums, kuros gāja bojā 211 cilvēki. Mēs mēģinājām tādās kategorijās nedaudz panalizēt, kādi tad ir bijuši šie cēloņi.
vai veicinošie apstākļi, kāpēc tāda situācija sanākusi. Tad no šī analīzes mēs redzam, ka, protams, lielākoties šie uzbraukuma gājējumi ar letālām sakām un, protams, arī cietušiem notiek mums tieši tumšā diennakts laikā, kad gājēji pārvietojās no darba uz mājām. Un, protams, tad šo atstarojošo elementu nelietošanu. Bet gribētu teikt, ka acīm redzot, ne tikai mēs varam visu šīs problēmas, ja tā var izteikties, norakstīt uz pašiem gājējiem, protams, ir šeit jārunā arī par infrastruktūru. Viens tāds piemērs, ko mēs redzam, piemēram, Latgales reģionā, nesenajā pagātnē ir izbūvēts, atjaunots ceļš Maltā, tad apdzīvotā vietā, taču šajā situācijā nav, acīm redzot, bijis paredzēts finansējums iet uz izbūvē. Kas uz doto brīdi notiek? Tad ceļš konkrētajā apdzīvotā vietā ir ideāls, ātrums vidējais pātrinās, taču paliek apdraudējums tieši gājējiem. Un pagājušajā gadā, varbūt gluži ne gājējs, bet velosipēdists viens ir gājis bojā kā reiz šajā ceļa posmā. Un, lai risinātu šo jautājumu, Latgales reģions tad vērsās atbildīgajai institūcijai ar lūgumu tad iespējams izbūvēt ātrumu valni, lai samazinātu šo kustības ātrumu un tomēr kaut kādā veidā domātu par gājēju drošību. Taču mums pastāv standarti, kurus es tā saprotu, mums ir tā kā iekalts akmenī un īsti mēs viņus nevaram grozīt, taču es domāju, ja šāda situācija, teiksim, valstī notiek un mums neuzlabojās, teiksim, drošība, tad es domāju, mums būtu arī jāpadomā par to, ka tomēr normatīvie akti ir grozāmi un šeit vajadzētu mainīt šo pieeju. Tā kā es domāju, kopīgiem spēkiem mēs tomēr varētu risināt un, kā saka, mēģināt kaut kādā veidā šo situāciju atrisināt pozitīvi. Ja mēs runājam par apgāšanos, kas arī, protams, ir viens no negadījuma veidiem tieši šajos traģiskajos notikumos, tad, protams, mēs redzam, ka tie tomēr notiek lielākoties gaišā diennakts laikā. Skaidrs, ka tas ir saistīts ar to, ka vadītājs labāk uztver ceļu. Šī situācijās ir pārgalvīgs, proti nihilistiski izturās pret satiksmes noteikumu ievērošanu, bet te ir atkal izkristalizējies viens tāds būtisks moments. Ja mēs skatāmies tieši bojāgājušos, tas 33 cilvēku dzīvības zaudēts un tieši arī pasažieri, tad secinājums ir tāds, ka, diemžēl, mēs daudz vēl tomēr nelietojam drošības jostas. Varbūt kaut kur sabiedrībā izskanējis tāds viedoklis, ka mēs esam jau labojušies un drošības jostas gandrīz katrs otrais vai katrs lieto, taču situācija, diemžēl, ir savādāk. Bieži vien tomēr mēs arī neaizdomājam, ka drošības jostas jālieto arī sēžot aizmugurē. Un, proti, ja mēs būtu, kā saka, likuma paklausīgi vairāk, tad es domāju, šādi skaitļi mums būtu krietni mazāk. Vēl viens negadījuma veids, šīs sadursmes, pēc šīs analīzes mēs, protams, redzam, ka tomēr lielākā daļa sadursme notiek ārpus apdzīvotajām vietām. Protams, tas atkal saistīts ar nepareizi izvēlētu ātrumu vai ātrumu pārsniegšanu. Un te es domāju, arī mums vajadzētu kopīgi domāt, kā šo situāciju uzlabot, jo viss šīs frontālās sadursmes lielā mērā saistīts ar nepareiziem manevriem, proti ar apdzīšanas manevru veikšanu tajās vietās, kur tas ir bīstami vai, teiksim, nepārdomātu šo manevru. Un diezgan traģiski jau mums izskatās jaunuzbūvētā jaunā šoseja Tīnužu Koknes ceļš. Pagājušajā gadā mums uz šī ceļa ir 4 bojāgājušie, šogad jau 2. Ja? Tā kā iespējams te jāmeklē risinājums, kā vai nu ierobežot atsevišķos ceļu posmos šo apdzīšanu, vai nu veikt kaut kādas papildus, teiksim, izmaiņas ceļu infrastruktūrā. Ja? Tā kā, protams, tas ir jautājums mums laikam visiem kopā un savādāk tā situācija, kā jūs minēju, neuzlabosies. Ja mēs runājam par policijas paveikto darbu, jāsaka, ka pagājušajā gadā esam aktīvi strādājuši un turpinām strādāt, un to arī parāda skaitļi. Kopējais skaits, varbūt protokolu sastādījumu skaits samazinājās, taču mēs redzam, ka lielākā problēma tieši ātrums, kas šīs sekas mums padara
traģiskāks, jo lielāks ātrums, jo sekas smagāks. Diemžēl ir palielinājies, un šī attieksme no vadītāja puses nemainās. Tātad gandrīz pa 8,5 tūkstošiem pārkāpumu fiksētu vairāk nekā 2013. gadā. Ja mēs runājam par dzērāju šoferiem, es domāju, ka šeit lielā mērā, protams, pozitīvi vērtējam šīs mūsu aktīvie reidi, masveida pārbaudas. Es domāju, ka tas ir nostrādājis arī tīri preventīvi, jo strādājuši, es domāju, mēs esam vairāk. Tas, ka mēs esam mazāk sodījuši un saukuši pie atbildības, es domāju, ka tas ir iedarbojies uz cilvēku psihi, un tomēr cilvēki aizdomājās, un arvien mazāk, es ceru, sēdīsies pie stūres alkoholisko dzērienu ietekmē. Vēl tāds neliels ieskats tātad mūsu 4 fotoradaru darbā. Protams, viņu kapacitāte, kā jau mēs visi zinām, ir praktiski uz izsmelšanas robežas. Regulāri tiek remontēti, un arī šajā laika periodā viņi nav strādājuši nepārtraukti, viņi ir periodiski arī remontēti. Tātad, kopumā ir fiksēti 6477 pārkāpēji, un, protams, arī mums ir fiksēti pāris antirekordi, tā kā tas atkal tomēr liecina par cilvēku nihilistisko attieksmi pret savu drošību un citu drošību. Ja mēs runājam par braukšanas kultūru, kas periodiski kaut kur izskan, kad tā kultūra uzlabojusies, tad man tomēr brīžiem liekas, ka mums tā kultūra tā kā pasliktinās. Un apliecinājums tam ir šie te skaitļi. Luksfora signāls, tātad krustojuma šķērsošana pie sarkanās gaismas, tas gandrīz jau mums ir tā kā ierasta lieta. Un kāpēc man būtu jābremzē un jākavē savs laiks, es varbūt piespiedīšu pedāli grīdā un nokļūšu ātrāk līdz savam, gala punktam. Ja? Tā kā tas liecina par to, ka tātad mums aktīvi tāpatās jāturpina strādāt, jādomā, protams, par tehnisko līdzekļu attīstīšanu arī šajos krustojumos, lai policistu spēks varbūt novirzītu citā virzienā. Tāpatās tālruna lietošana, viņa varbūt nav pieaugusi, bet es domāju, diemžēl man laikam jāsaka, ka daudz arī iespējams no klātesošiem tomēr grēko. Ja? Tā kā es aicinātu, protams, arī pie šī jautājuma piedomāt, jo tieši mobilā tālruna lietošana bieži vien noved pie traģiskiem notikumiem. Protams, policija varbūt grūti ir izkontrolēt tieši vai tajā brīdī bija lietots, ja? Bet mēs paši lieliski redzam ikdienā piedaloties ceļu satiksmē, ka mēs joprojām lietojam mobilo tālruni un uzskatām par pieņemumu to visu. Un, ja mēs runājam par agresīvo braukšanu, jūs arī redzat, ka šī situācija arī pasliktinājusies, cilvēki ir palikuši, teiksim tā, jau varētu izteikties bezkaunīgāk, pārgalvīgāk un bieži vien ignorē citu satiksmes dalībnieku intereses, uzskatot savus intereses, teiksim, augstāk nekā citu. Ja? Un bieži vien apbrauc kolonas, tas bieži vien redzams kaut kādos publiskos pasākumos, kad kaut kādi koncerti notiek, mēs braucam, dodamies uz koncertu vai pēc, un tad mums sākās izrādes. Ja? Tad kāds izdomā, ka viņam vajag ātrāk nokļūt un visiem nogriež ceļu. Tādā veidā nokļūstot ātrāk. Un vēl viens tāda, teiksim, uzskaita, kas no policijas puses bijis šajā gada periodā, protams, arī, kas liecina par braukšanas kultūru, tas ir ziemas riepa un proktūra dziļums. Mēs, protams, es domāju, šajā virzienā arī aktivizēsim darbu un vairāk kontrolēsim šos te tehnisko stāvokli, ja, bet jāsaka, ka, kā jūs arī redzat, rādītāji iet uz augšu, un, diemžēl, tas tehniskais stāvoklis bieži vien neatbilst ceļu, teiksim, tām prasībām, kādas ir noteikts noteikumos. Un arī, protams, kā es minēju par drošības jostām, varbūt tā līka neiet uz augšu, bet es domāju, šis skaitlis ir pietiekami liels, un, protams, tad ir vērts aizdomāties par savu drošību un par citu. Ja mēs runājam par šo traģisko mēnesi, par janvāru mēnesi, es varu tad nedaudz precizēt, uz doto brīdi ir 22 bojāgājušie, un, protams, šie skaitļi ir traģiski, viņi nav pielūdzami, un, diemžēl, mēs arī redzam, ka ļoti daudz šeit ir bojāgājuši tieši gājēji. Protams, skaidrs, ka tātad šīs te astarojušās vestes nelieto šķērso brauktuvi tam neparedzētā vietā, bet mēs lieliski zinām vienu šo traģisko notikumu Medemciemā, kur cilvēkiem īsti nebija iespēja, bet nebija radīta apstākļi, lai to varētu darīt arī droši no tāda viedokļa. Mēs, lai iziet cauri tunelim,
kurai redzam, kurā ir kaut nedaudz gaismas. Ja? Tā kā es domāju, ka šeit ir jādomā arī savā ziņā ceļu uzturētājiem jāsako līdzi šīm te vietām. Es domāju, ka gan gāja pārēju izgaismošana, gan arī šo te tuneļu apsekošana jāveic, un lai, teiksim, šādi traģiski negadījumi mums neatkārtotos. Ja mēs runājam par šiem cēloņiem tieši šajā kontekstā, tieši šajos 22 ceļu negadījumos, protams, šie iemesli ir no gada uz gadu visiem zinām. Neko jaunu, protams, es nevaru pateikt, bet jebkurā gadījumā tie nepastāvīgie laika apstākļi, kas kaut kādā veidā, protams, ietekmē šo satiksmes drošību, nepareiza ātruma izvēle pie šādiem mainīgiem laika apstākļiem. Es domāju, ka arī šī ceļu uzturēšana atsevišķos momentos varbūt nav bijusi saulaicīga, kā to mums parādīja 13. janvāris. Kā jau minēju, atcerojuši elementi, neesamība, brauktuves šķērsošana tam neparedzētā vietā un, protams, kopumā paša sabiedrības attieksme pret normatīvu aktu prasību ievērošanu. Tā kā es domāju, mēs šajā sanāksmē atradīsim kaut kādus kopsaucējus, kaut kādus risinājumus, lai to situāciju uzlabotu. Un es domāju, ka sabiedrībai arī jāsaprot, ka ir pēdējais laiks tomēr jautājumos par drošību izturēties krietni nopietnāk un pēc būtības, ko mēs jaunai sabiedrībai vai saviem bērniem mācīsim, to mēs arī beigās, ja tā var teikt, pļausim. Ja? Tā kā brauksim, tā atbrauksim. Paldies par uzmanību.